par slīpēšanu. Slīpēšana tātad ir pats nepatīkamākais darbs. Brīnum lampa parāda visus šīs te neguldās vietas, kur pa lielam otrais špatelē, mēs aiztaisīsim ciet. Tātad slīpēšana ir nepatīkama, tāpēc, ka ir putekļu daudz, ļoti grūti ir uzkopt. Ko tad mums franči ir izdomājuši, lai atvieglotu mūsu dzīvi saistībā ar putekļiem? Tad mums ir šāda iekārta, kvadrāts, kas kustās, ar ko mēs slīpēsim. Ir iespējams uzlikt virsū gan sietiņu, gan attiecīgas vilšpapīru. Un, kur tas labums tiem frančiem, ka par šo te kāpju smuki viss aizies uz leju, mēs ņemam vienkārši šajā galā putekļsūcē iestutējam iekšā, un mums ir gatava ierīce, ar ko strādāt. Tūlīt jāpievērš putekļiem, viņi krīt vai nekrīt. Normāli brīvi apģērbies, taisīšu pašu netīrāko darbu objektā. Šeit mēs varam redzēt, ja? Ja es novienoju mūsu putekļsūcē, ja es viņu paņemu vienu pašu, ja? Tad mums viss, kā parasti, viss krīt, viss iet pa gaisu. Ja? Piestādzam, tas viss mums ir zemē, tas viss pēc tam jāuzkop. Mēģināsim bišķiņ pastrādāt pie griestiem. Iespiežam lampu, mums smuki strādā uz griestiem. Tiekamies nākamajos video franču tēlēs. Paldies par uzmanību!